Mums ir vajadzīgs jauns sākums. Pasaules globālā ekonomika pieprasa pilnīgi citu līmeņu izglītības sistēmu, pasaules līmeņa izglītības sistēmu. Pasaules globālā ekonomika pieprasa no mums ražošanu ar inovācijām, jo tieši no inovācijām veidojās 75% valsts ekonomikas izaugsmes. Un mums vajag cilvēks, kas var šīs inovācijas realizēt. Un pasaules globālā ekonomika prasa, lai mēs spētu vienoties šie 40% mazākuma tautību un 60% latviešu. Jo tas ir spēks, kas varētu apvienoties, dot mums cerību, ka mēs varam izdzīvot šajā pasaules globālajā ekonomikā. Šie jautājumi nav vienkārši, bet viņi ir jāsaprot, tāpēc, ka mums ir jāzina, ko prasīt no politiķiem. Piemēram, lai viņi sāk sarunāties savā starpā normāli. Jo Latvijas politika ir bijusi nekorekta, varbūt pat čakarīga pret ne tikai latviešiem, bet arī krieviem. Lai viņi rāda piemēru, lai tiešām mums ir spēja sadarboties un ieslēgt uz pilnu jaudu šo cilvēku resursu, kas Latvijā ir. Bet arī runājot par izglītību, šobrīd nacionālisms ir pārprasts tā, ka visvairāk cieši mūsu nākotne latviešu jaunieši, kur nezin krievu valodu. Blakus ir 180 miljonu liela valsts, biznesa, ekonomika, sadarbība, izglītība, kultūra, un viņi nezin krievu valodu. Un arī jebkurš Kanādā, Monreālā dzīvojošs latvietis sapratīs, ko nozīmē zināt angļu valodu un nezināt franču valodu. Tev vienkārši ir jāzina šī franču valoda, dzīvojot vidē, kur ir tik daudz francūžu. Vai arī runājot par inovācijām. Tās ir būtiski svarīgas, lai mūsu ekonomika attīstītos. Bet kurš tās radīs un kurš tās realizēs, ja nebūs labas pasaules līmeņa izglītības? Mums jāsaka no jaunas lapas, gluži kā no baltas lapas.